Kā jau raidījuma sākumā pieteicu, tad šajā reizē pie mums viesojās smiltenietis profesionāls riteņbraucējs, kas pirmo reizi Latvijas čempionātā kļuvis par divkārtēju valsts elites čempionu individuālajā un grupas braucienā 2016. gadā. Dāmas un kungi, Gatis Mokolis. Labvakar. Labvakar. Vēlreiz tiešām no sirds apsveicu ar panākumiem. No sirds priecājamies, ne tikai mēs šeit studijā, bet arī noteikti visa Smiltenē, un es domāju, ka arī tuvāk tālāk Smiltenes novadam dzīvojošie. Pastāstī, cik tev pašam ir nozīmīgs šis panākums? Nē, protams, ir ļoti liels prieks vinēt abas divas un vienā gadā uzreiz. Tas tāds, man tā liekas, priekš maniem, liels vēl gandarījums. Nebijis, ja? Nebijis. Un, protams, arī pats grupas brauciens, kur, jau 8 gadi, pa 8 gadiem pirmo reizi sanācis uzvarēts, kas, tiešām jau liels gandarījums. Un es varētu priecēt, kā es to izdarīju, kādā veidā es viņu izcīnīju. Un, tas man liekas tāds iekšējs. Tas veids, teiksim, kur tas par to tehniku, par to, kā saka, to strateģisko plānu? Īsti, ar to pārsvaru, kā es vinēju, cik es spēcīgi jūtos, jo ļoti agresīvi aizvadīju tieši sacensību pašu sākumu, jo, es pirms starta teicu, ka, šogad nebūs tā, kad aizlaidīs kaut kādu grupu projām, un pēc tam mēs ķers viņus, un tad tur beigās izspēlēsim kaut ko. Es teicu, ka no sākuma ies pa visu, un redzēs, kas beigās sanāks. Kas sanāks. Lielais karstums, protams, droši vien, ka spēlēja diezgan lielu lomu, bet es jūtos ļoti labi, un, jau pēc 40 kilometriem es biju galvenajā atrāvienā, ko es pats arī uztaisīju, un ar Viesturu Lukševicu tā mēs arī aizbraucām līdz galam. Ar katru apli tas pārsvars auga, un beigās, arī mēs beigās vairs nebraucām, maksimāli jau tā, vienkārši nobraucām distanci, un beigās atbrauc ar 7 minūšu pārsvaru. Tas riteņbraukšanā, manuprāt, es neesmu ļoti liels speciālists, manuprāt, tas ir ļoti liels pārsvars. Tas nozīmē, ka beigās jau Džeks arī saprat, protams, ka viņi nevar vairs noķert. Viņi arī jau uzreiz nometa mierā un cīnījās par to 3. vietu, vairāk, taupi, strateģiski vairāk. Un tas atstarps arī varēja izaugt, bet, bija jau līdz tiem apjām tās 5 minūtes, ka it kā viņi bija, Aleksejs tur bija Skuiņš, tur bija Neilans, un ka viņi neviena aplī nenāca man tuvāk, bet visu laiku atpalīja, ka tas bija tāds iekšējs gandarījums. Ka jūt, kad... tā bija tāda pārliecība, kad es esmu, ka es tiešām... Kā teikt, kad jūt jau, kad ir drusciņ, kā saka, gāzīte nomest, tad drusciņ tā kā tāda mazāk tēma, bet konkurenti vienalga klāt netiek. Tas uzreiz viss tā nolika pa savām vietām, bet, man tā vadās jau tur piebrauc, ja tur viens sodu, var teikt, var apsveikt. Apsveikt, es teicu, ka vēl nevar, kamēr nees līniju pārbrauc, un, ja tās nepārdolāt šādi pirms lācis nomedīs. Tieši tā. Jo viss kaut kas var visādi, kur var gadīties. Var aizbraukt ne tur, ja arī izslīdēt līkumā nokrist, tur dabūt 5 cauras riepas. Un 3 reizes pie koka, mazums kā var notikt, tāpēc... Bet es biju ļoti motivēts un ticēju, ka es to varu izdarīt šodien. Un tas arī izdevās. Tu pirmo sezonu aizvedi vienā no pasaules labākajām riteņbraukšanas komandām Astana. Kādas ir galvenās atšķirības no iepriekšējām komandām, kuras pārstāvēja? Šeit vairāk ir izteikti tieši uz lielajām turēm līderi, kas ir, un dažs pārsvarā ir uz viņiem, uz kādām mazākām sacensībām. Ir iespēja pašam, tas darbs ir mazāk veicams, bet, es komandā jūtos ļoti liels pār salīdzinot, es aizbraucu uz nometņām, visas var tur 65 līdz 70 kg, 2-3 vēl ir apmēram tāds kāda es, tad tāds sajūta, kad es ar ruķīšiem vienā komandā. Bet atmosfēra ir ļoti laba, ļoti draudzīga. Gaisotne ļoti pozitīva. Jā, visi jautri ir, nav nekādas saspringuma nevienās sacensībās. Slodzes kaut kāds varbūt lielāks, specifiskāks? Treniņu darbs varbūt sezonas sākumā bija mazliet savādāks, vairāk bija priekš kalnā braucējiem, un mani tika tā kā pieskaņota, un sākumā jūtos ļoti labi, aizbraucām uz Augstkalnu, varbūt mazliet grūtāk. Beigās izrādījās, ka viņi varbūt bija pa smagu, un tur sākās maz veselības problēmas, bet ir katrā komandā ir kaut kas savādāks, un no katru gadu kaut ko tu jaunu arī iemācies.
Kā tu vērtēji savu sezonas pirmo pusi? Kādi bija tavi galvenie uzdevumi no komandas puses? Maza pauzīte. Bet nē, sezonas sākums neaizgāja tā, kā bija cerēts. Pats tas sagatavošanās periods bija ļoti labs. It kā pārliecība sevī bija, ka šogad, šogad tiešām varētu aiziet. Noskaņojums bija, nomainīja komandu. Es nācu uz pirmām nometnēm, braucu tā kā mazs puišals, jaunu iedvesmu, un viss bija ļoti forši, bet varbūt ar visu to entuziasmu, varbūt mazliet pārcentos, un tas arī izjauca visu to sezonas sākumu. Tur slimības, pārslodzes. Tā kā pārslodze vairāk. Bija pārslodzes, un kamēr tika no tā visa atkal apakaļ uz strīpas, tagad var redzēt, rezultāts. Arī Šveices turē jau jutos ļoti labi. Tas ir pēdējās sacensībās, kas bija ar komandu, kuras mēs vinējām ar mūsu kolumbieti kopā. Tagad es ceru, ka, ja nenolaidīs nekādu... Kaut kādu nepareiziem ceļiem neaizies, nebūs kļūda, jā? Jā, un tad es domāju, ka viss vajadzētu iet uz augšu un sezonas nobeigam jābūt labam. Līgums ar Astana komandu tev ir uz vienu sezonu. Vai jau ir bijušas sarunas par līgumu pagarināšanu? Nē, pagaidām vēl nav bijuši. Es arī pats tagad vēl neesmu tā iesaisties tajā visā, jo rezultāti nekādi dižā nav sanākuši. Nevar prasīt pagarināšanu. Zin kā darbs, tāpatās ar visu nesos kaut ko esmu darījis. Komanda ir bijusi apmierināta, bet gribās no sākuma kaut ko parādīt, kad es tiešām arī varu sabraukt. Un tad vienkārši varbūt runāt uz 2 gadiem un skatīties, kas sanāk. Kā saka, sākumā padarīt darbu, parādīt, ko var, un tad runā par tādu. Jā, jo, zin kā, vajag jau latiņu celt uz augšu. Taisnība. Es domāju, ka Latvijā tā latiņa ir pacelta. Nē, ir. Es domāju, ka tagad būs viss kārtībā. Ļoti labi. Šobrīd tev ir 29 gadi. Tas nav nekāds noslēpums. Jā, tas droši, ka nav. Kāds tavuprāt, Gati, ir riteņbraucēji, tāds briedums vai tas tāds labākais vecums šajā sporta veidā? Es teicu, man liekas, ka tā ir ļoti dažāds. Tas, kāds brauc 20, 23, 24 gados ļoti ātri un ļoti spēcīgi, un pēc tam viņam tā formā var kaut kas aptrūkstās, un ir tādi, kas brauc 33, tas pats Katušā, kad es biju Rodrīgas Spānis, kas bija Tour de Francā 3. Giro, 2. Veltā. Viņš reāli sāka parādīt savus labākos rezultātus tikai 32 gadu vecumā. Un, man liekas, tas ir ļoti individuāli. Ja varbūt kādreiz 10, 15 gadu apakaļ bija kad jaunie atnāca, viņam vajadzēja apbružāties un tur izaugt līdz tam līmenim, bet tagad nāk cits sagatavotība. Jo treniņu metodikas ļoti mainījušās un visi seko līdz, tu aizbrauc pasies tos pašus juniors, jauniešus, ja tur Eiropā, kā viņiem brauc čempionāts un tu jau saproti, ka viņi jau brauc taktiski, brauc tāpatās kā lielais pelotons un protūras braucēji. Un tāpēc, man liekas, ir tas, ka atnāk tie jaunie un viņi ir, var teikt, vienā līmenī. Jā. Bet vienīgais ir tas, ka, ja tu esi tajā vecumā jau tādā līmenī, vienkārši tev tas var ātrāk beigties visu un tu jau psiholoģiski vairs nevar. Jo ļoti grūti jau noturēt. Pārāk strauji starts, jā, ne? Jā, jo cik var braucēji var saskaitīt uz vienas rokas, man liekas, tādi, kas ir, var teikt, visu karjeru bijuši katru gadu topā. Ir tādi, kas 3 gadus ir bijuši topā, pēc tam ir kaut kāds kritums, un pēc tam viņi atkal mēģina iznākt ārā, un tā iet, jo, noturēties visu laiku tur psiholoģiski grūti, jo spiediens ir viss no tevis gaida, un man liekas, ka tas nav reāli. Tā no malas droši vien liekas ļoti vienkārši, kas tur ar riteni pabraukt, vai ne? Tā foršs ritenis un trenē, tik brauc, bet, kad jābrauc, tad tas treniņu process, laikam, tur tā sagatavošanās process ir pietiekami apjomīgs, lai pēc tam tā brauktu un uzvarētu un brauktu par labām vietām. Nē, process, protams, ir ļoti smags īstenībā. Man liekas, daudzos sportos tie, kas reāli arī cīnās par godalgām. Tas, darbs, ko tas sacensību periods varbūt, riteņbraukšanā sezona ir gara. Man liekas, viņi ir visgarākā no visiem sportveidiem. Tu sāc janvārī, tu beidz oktobra beigās, tev ir 9 mēneši. Visu gadu gandrīz. Tev 9 mēneši, tu novembrī mazliet vari atpūsties, un tu decembrī vakal sāc dot gāzi grīdā. Jā.
Bet nu jā, dažs ja tev mēnesī sanāk sezonas sākumā aizvadīt tur 3,5 līdz 4,000 kilometru uz vienā mēnesī uz ritenis. Cits ar mašīnu nenobrauc tik daudz. Nē, es pusgada laikā nobraucu, varbūt 2,000 mašīnu. Es gribēju teikt, jā, cik jūs ar mašīnu nobraucat? Mazāk kā riteni noteikti. Jā, jo, dažs sezonas sākums ir ļoti smags, tāpēc tam nāk sezonas vidus, kad tie treniņi ir mazāki, bet viņi ir intensīvāki, jo te ir sacensības, pārsvar atpūta, nobrauc sacensības atpūta, 2-3 treniņi intensīvi paturēt vienkārši seju ritmā un atkal atpūta un uz startu projām. Vienīgi starti. Šis ir olimpiskais gads. Vai mums ir cerība otro reizi sagaidīt šajā lielajā sporta fórumā, startējot grupas braucienā? Cerība ir vienmēr, jā? Cerība ir vienmēr, tas ir saistībā ar Rio. Es nezinu, tur jāstāsta, ko izlems tiem, tie, kas lemj par to. Kas lemj par to, un es domāju, fiziski un pēc visu tā trases, un es tā kā būtu pelnījis tur būt, bet, jā, to redzēsim. Tas nav no jums tikai atkarīgs? Tas nav vairs no manis atkarīgs, un viņi to izlems tagad līdz 11. jūlijam, ja es nemaldos viņam. Jānosūta ir pieteikums, kā būs, tā būs. Vai ir zināms jau kāda būs grupas brauciena trase Rio? Trase būs ļoti smaga. Man liekas, ka tev uz vietas īsti neviens nezina. Ne treneri, neviens, bet es runāju un skatījos, pat video bija filmēts, Itāļiem bija skatīties, un trase ir ļoti smaga. Tur cīnīsies pa uzvarām, pa vietām cīnīsies tādi braucēji kā Frums, Contadors, viņi tā, reāli tie, kas brauc lielās Tour de France kopvērtējumus, Nibali, īsti kalnām braucēji Džeki. Skaļi vārdi, jā. Tāda būs kaut. Un varbūt arī Gatis Mokulis. Varbūt, jā. Nē, bet olimpiskās spēles ir tas tāds pasākums, kur 100% nav nekas zināts. Tas maz pokeris ir, jo tie sastāji, ka valstīm ir mazi, tur ir pa 5 braucēji vienā valsts komandā, un kontrolēt sacensības ir daudz grūtāk. Tāpēc ir iespēja kaut kādiem atrāvieniem noturēties ilgāk priekšā. Viņus pat var nenoķert, tā kā bija Londonā, kur atrāviens, no starta viņi bija priekšā, labi, tur noķēra pāri, vēl 20 braucēji piebrauc viņiem klāt, bet favorīti visi palika aizmugurē. Tas pats arī var atgadīties arī Rio. Kādas ir tās lietas, kuras tu pats varbūt gribi paveikt savā riteņbraucēju karjerā? Nē, viņi jau droši vien daudz ir jāstāsta, kā tā sezona aizies un kā man turpmākā karjera ievirzīsies. Ja tā pašsajūta es turpināšu šo gadu, kāda man bija tāds Latvijas čempionāta, tad, protams, uzvaras. Man liekas, nav tik būtiski, kurās sacensībās, bet galvenais ir vinēt un jāizmanto ir visas iespējas, kuras būs dotas un vadosies ar 100%. Es vēlēšu tev sekmes un noteikti tev izdosies, jo tavā vecumā vēl tev ir vismaz 7-8 gadu priekšā, kuros var intensīvi startēt. Tur, kas to zina? Varbūt, Gati, jūs būsiet arī viens no tiem, kas startēs arī varbūt līdz tiem kādiem 39-40 gadiem. Bet to jau pēc sajūtām. Nesteigsimies ratiem pa priekšu. Varbūt būs 6 bērni un tā vajadzēs. Stumbīt ratiņus. Arī to vajag, Gati, tieši tā, arī to vajag. Teikšu vēlreiz paldies Gatim Smukulim, smiltenietim, profesionālam riteņbraucējam. Paldies, Gati, ka atradāt laiku atnākt par mums, jo zinot, cik ir saspringts jūsu treniņu grafiks un sacensību grafiks un visam tam pakārtotā dzīve. Tiešām no sirds paldies. Gaidīsim jūs atkal ciemos. Ceram jūs ieraudzīt Rio un lai kopā izdodas. Paldies. Paldies. Visu labi.